Latvija var lepoties ar kādu brīnišķīgu aktrisi. Viņu sauc Elvīra Baldiņa, un viņai ir 104 gadi. Un es savukārt varu lepoties teikdams, ka esmu viņas draugs. Un viņa ir mana draudzene. Reti kuram ir draudzene, kam ir 104 gadi. Lūk, reiz mēs ar viņu runājām. Tas bija manas izrādes vecstāvs sakarā. Un Elvīra Baldiņa ir pazīstama Latvijā ar to, ka viņa zina no galvas 1000 dainu. Patiešām. Un reizi viņa man teica, vai tu zini, kas ir latviešu dieviņš? Es saku, nē, stāsti, Elvīra, kā tev šķiet? Viņa saka, latviešu dieviņš, tas ir tāds dievs, kas neko nav radījis, neko nerada, kas rodas starp 2 cilvēkiem, starp 2 latviešiem, tad, kad tie vēl kaut ko labu otram. Proti tajā brīdī, kad es paļaujos uz tevi, ka tu grūtā brīdī kaut ko labi izdarīsi priekš manis, un tu paļaujies uz mani, ka es grūtā brīdī palīdzēšu tev, lūk, tur pa vidu rodas šis latviešu dainu dieviņš. Un mans vēlējums jaunajā gadā visiem latviešiem vienalga, kur tie atrastos, vairot šo dieviņu, šo mūsu latviešu dieviņu, domājot labi un darot labi viens otram.